вы пишете в протоколе, злонамеренно не повиновался законным требованию работника полиции. Вы знаете, что такое законное требование? Protams, LPK, likumā par policiju, tur viss ir. Или вы не знаете, что такое законное требование, но требуете, пишете, что законное требование. Mēs jau Kungs lūdza komentēt. Praktiski viņš lūdza tieši to pašu, ko es pirms tam. Он не Ko знает. Buivika kungs bija pārkāpis? Kāpēc jūsu prasījums pret Buivika kungu bija likumīgs? mēs izskaidrojam personai. Jo jūs taču nevarat pieiet, teiksim, Nē. ja es eju pa ielu, Nē, neko protams, mēs nepārkāpju, jau- nedaru, jūs nevarat pieiet man klāt, paprasīt no manas personu apliecinošu dokumentu, vēl piedāvā man pārmeklēt. Совершенно правильно. Tas nebūs nelikums. Ja mums liek aizdomas par personu pārkāpt likumīgās prasības, Tā, mūsu uzdotajiem aizdomas jautājumiem, par to, ko viņš pārkāpa. par mūsu uzdotajiem jautājumiem, kad persona atteicās sniegt, mēs nolēmām viņu nogādāt uz iecirkni. Tā, ko viņš pārkāpa? Если подозрение, какое подозрение? Какой закон он нарушил? Какое правило кабинета Viņš министров он pārkāpa нарушил? LPK 105. pantu. Pa 175. iet vienmēr kopā ar jebkuru citu LAPK pantu, ko persona ir pārkāpusi. 175. ir sekas pārkāpums. Jā, protams. Saprotiet ideju. Это последствия. Protams, Совершенно persona nebija Ko viņš ne alkohola pārkāpa? reibumā. Ko viņš pārkāpa? Kāpēc jums bija tiesības prasīt? Kāpēc mēs aizturējām apmēram? Kāpēc jums bija vispār tiesības prasīt no viņa dokumentu? Lai noskaidrotu Ko? personu. Jo Ko viņš pārkāpa? viņš pārkāpa to, kad, kā jau noskaidrojām no zvērinātās tiesa izpildītājas kundzes par to, ka telpā bija trešā persona un par to, ka personai nepatika, ka viņš filmē un traucē viņa darbību. Personas vārds, uzvārds, personas kods. Tas ir trešā persona? Jā, protams. Man nav. Kurai bija iebildumi, ka viņu filmē. Mums nav. Tā. Aizstāvi kungs, nākošais jautājums.